Ok, varbūt tik tāda vispārēja informācija citiem vecākiem un bērniem, kas tad ir tā orientēšanās nometne? Tā tad Auseklis kopā ar Magnētu mēs rīkojam orientēšanās nometni. Tā ir Mangaļsalā. Tā ir mūsu vasaras pirmā un arī iesācējiem arī vēl viena otrā nometne, kuras mēs rīkojam jebkuram bērnam, kam ir kāda interese par orientēšanos sportu, tātad par skriešanu mežā, ar karti, ar kompasu, iemācīties patstāvīgi, nebaidīties no meža, iziet distanci. Un turpmāk, kurš grib nopietnāk trenēties, kurš varbūt tikai tāpatās piedalīties, pastaigāties pa mežu, tad jau atlasās tālāk jau uz lielo sportu, kas vēlas. Kā ir ar tiem bērniem un dienas režīmu? Jā, dienas režīms skarbs. Ceļamies 8. Rīta rosme ārā pa lieliem vārtiem līdz jūrai. Pie jūras vingrošana. Pie jūras jāiebriena no rīta ir ūdenī, pēdas pamostās un acis jāizberzē un pamostās arī actiņas. Tad mēs nākam atpakaļ 9. brokastis. 10:30 ir pirmais treniņš kartē. Pirmais treniņš parasti ir ar karti. Maziem ir tepatās varbūt iekšā, lai nekur nemaldītos tālāk, apgūst pašas sākums. Lielie iet uz lielo mežu un tā tālāk. Tad ir peldēšanās, tad ir pusdienas un pēcpusdienā 3:30 ejam uz otro treniņu. Otrais treniņš jau ir tāds vai pārgājiens vai kāda pastaiga mazajiem, lielajiem ir lielais skrējiens. Šodien, piemēram, mums bija vieglatlētikas daudz cīņu. Jūrmalā, smiltīs, basām kājām. Jāskrien sprints, jāskrien garais gabals, tas bija kaut kā 400 metri. Bija šoreiz lodes grūšana, citreiz bija akmens un tālekšana. Tā kā apgūstam ne tikai, orientēšanos, bet arī vieglatlētiku. Vēl mēs, kā redzam, mums ir basketbola groza, varam basīt spēlēt, ir futbola laukums, spēlē futbolu, iekšā zālē ir pingpongs, tā kā apgūstam vispusīgus sporta veidus. Jautājums tev uz iekrišanu. Kā tu zini, ka bērni ir izgulējušies? Tas tā ir uz iekrišanu. Bērni mazie iet gulēt 10. Redziet, man ir tāds ierocis, kā izslēgt gaismu. Es varu visās mājās. Korķi uz katru māju ir manā mājiņā iekšā. Un tā tad jau tumšs. Telefoni, skarbā nometnes režīms, telefons noņemam. Mammajam līdz 10:30 pasaka. Tā, ar labu nakti, un 8 no rīta tu viņus saņem. Tas vienkārši dēļ tā, lai kāds draugs, kuram naktī nenāk miegs pavasari, viņš pēkšņi 3 nakti piedomā kādam uzzvanīt, un viss mājiņa ir augšā. Ja? Tāda man vienkārši pieredze tāda ir, un to jūs vecāks brīdinam un bērnus, ka tā mēs daram. Telefonus noliekam, un pa nakti nevienam viņi nav vajadzīgi. No rīta, šorīt jau man bija jau 7 bērni augšā, lai gan ceļāmās 8. Bija jau meitenes, kas 7 jau bija piecēlušās. Tas jau neko netraucē. Lieliem te bija. Vakar gribēja daudzīties. Gājām uzskriet. No sākuma teica, kas tu tur 10 reizes līdz vārtiem un atpakaļ. Pēc 3. reizes jau, 4. vēl izspieda, mēs ejam gulēt. Viss. Vai ir arī, es gan zinu, kad ir nevis, vai ir, kā viņiem patīk tās nakts mači, bet laikam nakts pārgājiens. Tas ir pirmā nometnē, nakts pārgājiens. Tātad lielie bērni taisa nakts distanci. Šeit ir ļoti daudz skaistas vietas. Cara laiku bunkuri visādi sabūvēti, kas nekad nav kara darbībā piedalījušies, jo šeit bija armijas teritorija ilgas gadus un tā padomu laikos. Un gan pa tiem bunkuriem, gan pa kalniņiem, gan pa krūmiem un uzdevumi jūras krastā, visādi uzdevumi ir bijuši. Un to jau bērni gaida, vai tas nakts mači būs, vai tas nakts pārgājiens būs. Šī nometnē teicu, ka nebūs nakts pārgājiens, bet lielie bērni, kas ir daži atbraukuši, jo šī nometne bija paredzēta tikai iesācējiem. Bet man pieteicās daži lielie, ka viņi arī grib trenēties un tā. Viņi mums ir sagatavojuši, ka rītā mums būs nakts pārgājiens
nometnes teritorijā, neizejot ārā iz žoga. Ir jau atrastas vietas, kur spokoties, ir vietas, kur jāizdara visādi uzdevumi būs, un komandas būs lielākie bērni, kuri gan šoreiz būs tie vecākie, būs jau tikai, 14, 13 gadīgi, ies komandā ar saviem 6-gadīgajiem un 8-gadīgajiem kopā komanda bargajā, skarbajā naktas pārgājienā. Cik tad liela tevi komanda, kas pieskata tos knauķus, susurus un blēžus? Kompānija mums ir tā, uz šobrīd mēs esam 5 skundzītes. 5 učenes, kas darbojās. Diplomētas učenes ir 3. Viena vēl ir studente topošā sporta speciāliste. Un viena ir vienkārši mamma, kura padzīvo ar manu mazbērnu šeit. Un arī pieskata mazos bērnus. Tā kā mēs esam uz šo brīdī uz 40 bišķiņu pār cilvēkiem 5 pieaugušie, kas darbojās. Citās nometnēs ir vēl nāk, kad lielie ir, mums nāk treneri, puiši vēl palīgā ir. Un tā kā mēs praktiski nometnē parasti kādi 5 cilvēki esam. Un tātad, ja nometne, iepriekšējā mums bija ļoti liela nometne. Tur mums bija kaut kādi cilvēki 80 pāri, ja? Tur bija mazie lielie kopā. Es saku, šeit mums ir kā 45 bērni, bet tas ir pamatā gan tikai iesācēji un 6-7 lielie bērni. Laikam jau pēdējo jautājumu par nometni, kas interesē vecākiem. Cik tad tas maksā? Maksa ir atkarīga, vai mums Rīgas doma piešpricē, kā mēs sakam, kaut ko, vai nepiešpricē neko. Tā kā ir nometnes, kur mums kaut ko piemaksā, ir nometnes, kur nepiemaksā. Nometņu cena mainās no 20 līdz 40 latiem par nedēļu, ko mēs dzīvojam. Tā kā citreiz tas ir lētāk, citreiz tas ir dārgāk, ja? Tā kā no tā tas viss ir atkarīgs. Tā, godīgi sakot, nometņu cenā mums ir iekšā ēšana, kāda ir gulēšana, karšu materiāls. Un, lai nebūtu treneriem jāmaksā par ēšanu, tātad it kā katrs bērns kaut kādas santīmas trenerim pie to ēšanu atmaksā. Jo mēs par nometņu darbu praktiski ir dažas nometnes. Mums šogad bija viena nometne, kur mums pēkšņi atmaksāja par darbu, ja, ka mēs treneri saņēmām algu par to nometni. Ja. Tas mums bija ļoti patīkams pārsteigums. Informācija par nometnēm noteikti vienmēr ir apskatām arī Magnētas mājaslapā. Magnētas mājaslapā, jā, tur ir vienmēr. Un Magnētas sacensībās, kad ir kāds, kā saka, ierodās, mums arī ir Magnētas skoliņa, tā ir tur, kur var to uzzināt, un Magnētas sacensības, kur var visu. Nometnes mēs rīkojam praktiski katru brīvlaiku. Kādēļ mums būs tagad rudens brīvlaiks, būs nometne Inčkalnā, to jau mēs gadiem rīkojam, jo tur ir. Mums nevajag tik daudz kartēs, mazie, tur ir ļoti vienkārši un labu kartu, kur mācīties. Toties lielajiem tur ir, un visiem kopā ir lielajiem, ir garie gabali, kas izturība jātrenē. Tur ir pārgājieni sejam, lielie skrien, mazajiem ir pārgājieni, un ir katru vakaru baseins, ir sporta zāle, florbols, futbols, basketbols, un tā ir rudens nometne. Ziemu lielākoties taisam Valmierā, kuri mums ir savukārt atkal dzīvojam Valmieras pārgājusi skolā, kur ir ļoti laba sporta zāle, kurā mēs visu dienu varam tikt iekšā. Ja ir sniegs, mācamies slēpot tiem, kam ir slēpes, un jau katru gadu vairāk paliek tie slēpot gribētāji. Un parastais tāds tradicionālais Valmieras nometnes noslēgums ir pēdējā vakarā, mums ir treniņš uz baiļu trasi. Kas slēpo, kas skrien, kas aiziet, un stundu šļūciens lejā ar kamerām. Nošļūts kameru lejā, pieāķē kameru, jāskrien augšā, nevis velkās augšā ar kameru. Un tas ir kalnu treniņš, ļoti labs treniņš. Kamera augšā drīkst šļūkt tikai es. Pārējiem visiem jāskrien man ir garām. Un cik daudz tu skrien augšā, tik daudz tu arī esi nobraucis lejā. Tas tāds saldais ēdiens.